Sveiki! Ar jums Vita Solo, un šodien es gribu runāt par tādu tēmu kā mērķi. Tātad tas, ar ko es sastopos ikdienā, tas, ko es pamanu, tas, ko es redzu, ir tas, ka cilvēki bieži vien nesaprot, pārprot vai pārspīlē šo te vārdu mērķi, un tāpēc nedara šo te vispār, nestrādā ar saviem mērķiem un nedomā par to, vai arī to dara neapzinoties, ko viņi patiesībā dara. Tāpēc es gribu parunāt par to vairāk, izskaidrot, lai jūs saprotat, kāpēc un ko tas patiesībā nozīmē. Ja? Tātad pirmais, ar ko es sastopos, kad es runāju ar cilvēkiem par mērķiem, es redzu to, ka cilvēkiem šķiet, ka mērķis ir kaut kas ļoti liels, uz ko viņiem būtu jātiecās, kas viņiem būtu jāuzstāda. Attiecīgi, vai nu tas ir milzīgs mērķis, nopelnīt miljonus eiro, vai nu tas ir milzīgs mērķis nopirkt pēdējo Mercedesu, vai nu tas ir milzīgs mērķis nopirkt villu Havaju salās, ja? Vai arī vēl kaut kas tāds, kas ir tik ļoti liels, ka cilvēkam liekas, tas taču nav priekš manis, ja? Es neesmu tāds, es to neizdarīšu, un tāpēc es to labāk vispār nelieku un neuzstādu. Un attiecīgi cilvēki izvairās no tā, lai vispār domātu šajā virzienā. Bet tāpēc tas, kas šeit ir jāsaprot, ir tas, ka mērķi var būt arī kaut kas pavisam ļoti vienkāršs. Tas var būt ikdienišķas lietas, tas var būt pat kaut kas tāds, sākot ar es gribu ikdienā justies labāk. Es gribu justies veselīgāk, es gribu veidot veiksmīgākas attiecības ar saviem tuviniekiem, ar saviem bērniem, ar saviem ģimenes locekļiem, ja? Iespējams ar saviem draugiem. Tas var būt jebkas, kas saistīts arī ar karjeru. Iespējams, es gribu vienkārši strādāt produktīvāk. Es gribu saprast, kā efektīvāk plānot savu laiku. Ja, kas ir pavisam tādas mazas un vienkāršas lietiņas. Dažkārt arī kaut kāds mērķīts, pavisam maziņš varbūt es vēlos iemācīties sagatavot kaut kādu konkrētu ēdienu. Ja, un stāsts ir par to, ka tā tad ir svarīgi saprast gala rezultātu. Svarīgi saprast vienkārši, ko tu gribi. Un tas ir pirmais jautājums, kas ir sev jāuzdod, ja gribās virzīties uz priekšu, ja gribās pie kaut kā nonākt un gribās produktīvāk dzīvot, ja, tad ir šis te jautājums, par ko bieži vien mēs arī aizmirstam ikdienā. Ja, tad vienkārši pajautāt sev, ko es gribu, ko es patiesībā vēlos. Un tad, kad ir skaidrs, ko es vēlos, tad ir daudz vieglāk pie tā nonākt. Tad, kad tu zini gala rezultātu, kur tu vēlies būt, tad ceļš uz to, šis te rīcības plāns, kas ir jādara, viņš vienkārši izstrādājās. Ja tu zini rezultātu, tad smadzenes automātiski atrod risinājumu, kā tur nonākt. Jā, dažkārt tas ir atkarīgs no tā, cik augstus mērķus, protams, mēs uzstādam, ja? Un dažkārt tas nav vienas dienas jautājums, tas nav vienas stundas jautājums, ja? Tad uzstādīju mērķi un uzreiz dabūju atbildes. Nē, jo lielāks ir šis mērķis, jo ilgāku laiku tas var paņemt. Dažkārt, ja tu gribi tiešām kaut ko ļoti lielu un ir cilvēki, kas uzstādā ļoti augstus mērķus, tad tam vajag ilgāku laiku, lai tu iegūtu informāciju, lai tu saprastu un saliktu savā galvā visu pa plauktiņiem, kāds tad varētu būt tas rīcības plāns, lai līdz tam nonāktu. Ja? Tātad dažādi soļi līdz šim te rezultātam. Ko tad tu vēlies? Atbildot uz jautājumu, ko tad tu vēlies? Kas ir tas, ko tu gribi? Kas ir tas, ko tu gribi no šīs dzīves? Ja? Un atkal nākamais, kas ir jāsaprot, ka tātad šie risinājumi, viņi var būt dažādi. Uz katru mērķi ejot, risinājumi var būt dažādi. Un paņemsim kaut vai tādu pašu vienkāršu piemēru. Ja? Tātad piemērs, tuvojās pusdienlaiks, ko es gribu? Es gribu pusdienas. Un attiecīgi, tā ir tā lieta, kas ir katru dienu jādara, un ja es uzdodu sev jautājumu, ko arī bieži vien ir svarīgi izdarīt, pajautāt sev, ko tad es vēlos, ja? Ko es gribētu pusdienās. Pieņemsim vienkāršāko maizi. Attiecīgi, es vēlos maizi. Un tad, es sapratu, ko es vēlos, un jautājums ir, kā es to varu dabūt? Kā es pie tā varu nonākt. Ja? Un te var būt dažādi varianti. Ja? Tad viens no variantiem ir aiziet uz veikalu un nopirkt šo te maizi. Ja? Cits variants ir pasūtīt piegādi uz mājām. Vēl viens variants ir nopirkt visas sastāvdaļas un izcept maizi patstāvīgi.
Un iespējams, ka tas variants ir aiziet pie kaimiņienes vai aiziet pie draudzenes un pajautāt, vai viņai ir maize, ja, un apēst kopā, vēl arī atrodot sev labu kompāniju. Un iespējams, ka ir vēl citi varianti, kas tev šobrīd nāk prātā, kā tad var nonākt pie šī te vēlamā gala rezultāta. Ja? Un tāpat tās ir visās lietās. Visu, ko mēs vēlamies, lielāku vai mazāku, tātad mēs saprotam to, ka ir dažādi ceļi, pa kādiem pie tā var nonākt. Bet tad, kad es zinu, ko es gribu, jau es teicu, ja, tātad maizi gribu, ok, un tad rodās šie te risinājumi izstrādājās. Pa tādu ceļu tur var nonākt, pa tādu, pa vēl kaut kādu, pa dažādiem ceļiem, pa dažādiem veidiem, es varu nonākt pie sev vēlamā gala rezultāta. Un tāpēc domājam, strādājam, uzdodam sev šo te jautājumu, kā. Un pēc tam es pieņemu lēmumu, kurš tad no šiem ceļiem, kurš no šiem variantiem būs priekš manis vislabākais, kurš būs tas vēlamais, kādā veidā es vēlos sasniegt šo te rezultātu. Un tad attiecīgi izstrādājas soļi, kā tad es to darīšu. Ja? Tātad, kas man ir jāizdara, nu pieņemsim, lai aizietu uz veikalu pēc maizes. Ja? Nu, attiecīgi, tātad iespējams daži no tiem posmiem man ir jāsaģērbjās, ja? Man ir jāpaņem līdzi nauda vai karte, man ir jāveic šis ceļš, kur atkal ir izvēle, kā es to veikšu, vai no kājām, vai no auto. Ja, un pa kuru ceļu es iešu. Te atverās atkal daudz dažādas iespējas, kā to darīt. Ja. Tad man ir jāiziet pa veikalu, jāatrod tie maizes plaukti, man ir jādodās uz kasi, jāsamaksā, un tad atkal jāmēro ceļš mājās. Nu, ja pieņemsim, es izvēlos šo variantu. Tad atkal tas viss sadalās solīšus pa solīšiem, un ir svarīgi ieraudzīt šo te procesu, ir svarīgi izprast procesu, kā darīt, ko darīt, lai nonāktu līdz gala rezultātam. Un šo te vienkāršo piemēru es gribēju parādīt, tātad, kā tas var būt. Un kā jau es teicu, tas var būt visās lietās. Tas var būt veselības jautājumos, tas var būt attiecību jautājumos, tas var būt karjeras jautājumos. Ja? Tātad pirmais jautājums, kas sev ir jāuzdod, ir pavisam ļoti vienkārši, ko tad es patiesībā vēlos. Un dažkārt šo te atbildi atrast ir ļoti grūti. Dažkārt nevar saprast, ja ilgu laiku nav tāds ieradums domāt par to, ko tad es vēlos, mēdz būt ļoti grūti rast atbildi uz jautājumu, kas tad ir tas, ko es patiesībā gribu. Ja? Bet, kā saka, ja tu nezini, ko tu gribi, tad tu dabūsi to, kas paliks pāri. Un vai tiešām tu būsi apmierināts ar šo rezultātu, kas ir palicis pāri. Ja? Ir varbūt kaut kāda cilvēku daļa, kam ir ok, ja? Kas saka, jā, ok, nu, ir ok, šito pieņemu. Ja, ir ok, arī šis ir ok, nu labi, kaut kā tā var dzīvot. Kaut kā tā arī var dzīvot, bet bieži vien šajās reizēs veidojās pretenzijas. Tu saņem kaut ko un beigās saki, nē, es šo negribēju, nē, šitais arī nav labi un beigās nekas nav labi. Kāpēc nav labi? Tāpēc, ka tu neuzņemies atbildību par to, ko tu vēlies. Jo tad, kad tu kaut ko vēlies un to dabūji, ja, tad lielākajā daļā gadījumu tu priecājies par to, ko tu saņēmi, tu priecājies par šo rezultātu. Un atkal, ja arī tu nepriecājies, tā jau ir tava atbildība, ja, par to, ko tu izvēlējies, ko tu saņēmi un ko tu ar to darīsi tālāk. Un saprotot to, ka, protams, ok, tu vari nonākt pie kaut kā, ja, nopirkt kaut vai to pašu, kaut kādu vienu maizi un saprast, ok, šī nav tā maize, ko es gribēju. Nu, ok, nākamreiz es dodos pēc citas maizes, ja. Un nopērku citu, tātad eksperimentēju, pamēģināju, sapratu to, kas tad man galu rezultātā patīk. It īpaši, kā jūs teicu, tajās reizēs, kad mēs nezinām, ko mēs gribam, vai arī, kad mēs kaut ko darām pirmo reizi, ja? Mēs varam notestēt, mēs varam pamēģināt. Tas ir meklēšanas ceļš, ja? Tātad izmēģinu to, izmēģinu vēl kaut ko un izmēģinu vēl kaut ko. Tāpat tās kaut vai izvēloties mašīnu, super, tagad ir pieejami daudz dažādi testa braucieni, ja? Aizeju, izbraucu ar vienu, izbraucu ar otru, izbraucu ar trešo, izmēģinu, saprotu, kas tad man der? Un beigās atbildu uz šo te jautājumu, kādu mašīnu tad es sev vēlos, ja? Vai arī par dzīves vietu pieņemsim, ja? Aizeju, apskatos vienu dzīvokli, otru dzīvokli, vai arī trešo māju, vai ceturto māju citā vietā, apskatos dažādus variantus un saprotu, kas tad man būtu piemērotākais, kāda lokācija, kāds interjers, varbūt kurš stāvs, ja? Un tā tālāk, kas man ir svarīgi, un tādā veidā izvēlos. Vēl arī, protams, pirmais solis, ar ko var sākt, ir papētīt, kas tad vispār ir pieejams un kādas ir iespējas, ja? Un to mūsdienās ļoti daudz var izdarīt arī internetā. Vienkārši parulēt telefonu un paskatīties,
kas tad ir, uz ko es skatos, kas man patīk, kas man interesē dotajā brīdī, kas ir tas, kam es sekoju. Ja? Jo vienam patīk kaut kas viens, un otram patīk kaut kas cits, un tas ir ok. Ja? Un tātad šādi te meklējam sevi, skatāmies dažādas iespējas, skatāmies dažādus variantus un atrodam gala rezultātā. Kas tad ir tas, kas man patīk, kas ir tas, kā es vēlos dzīvot, kas ir tas, kur es vēlos nonākt, kas ir tas, ko es patiesībā vēlos. Un tad izstrādājas tas, kā tur nonākt un ko darīt, lai to sasniegtu. Un vienmēr šis te darbojās. Tad, kad tu zini, ko tu vēlies, tad, kad tu vari konkrēti nodefinēt, ko tu vēlies, tad tavs prāts atradīs risinājumu. Agrāk vai vēlāk tas atradīs risinājumu, kā nonākt līdz šim gala rezultātam. Tas ir jāsaprot, tas ir jāzina un tiešām jādomā līdz tam, kā tu nodefinē šo mērķi, kā tu pasaki to, ko tu vēlies, kā tu palaid visumā šo vēlēšanos, ja? Ko tad tu patiesībā vēlies, lai tiešām saņemtu to, ko tu vēlies. Jo dažkārt nepareizi nodefinējot un nepareizi pasakot, neprecīzi, kas tad tas ir, ja, var saņemt kaut kādas citas lietas un pēc tam atkal par tām nepriecāties, nebūt laimīgam un teikt, es taču gribēju kaut ko citu, bet ok, paskatīsimies, ko precīzi tu pasūtīji. Ja, un sekojam līdzi savai valodai, tam, ko mēs runājam, tam, ko mēs sakam, jo tieši caur to mēs materializējam savas domas. Tātad tas, ko mēs sakām, domas ir kaut kas netverams, jā, vairāk tāds garīgs, emocionāls, tas ir iekšā un tas ir netverams, bet pirmais veids, kā mēs materializējam savas vēlmes, ienesam reālajā pasaulē, tas ir caur savu valodu, tātad, ko mēs runājam. Tāpēc ir svarīgi, ko tu saki, ko tu runā, tas ir tas arī, ko tu savā dzīvē piesaisti. Bet tā ir tēma citai reizei, par to mēs parunāsim kādā citā video. Šodienai īsumā izskaidroju par mērķiem. Ja tev šis ir arī vērtīgi, tad gaidu tavus laiku, tavus komentārus un tiekamies nākamajos video.